Pēdējā siltā vasaras diena, izmantoju iespējas vēl uzvilkt šortus šajā gadā. Bet, nu jā, laikam viena no pēdējām reizēm, kad esmu vasarnīcā. Bet, lai tumšajos ziemas vakaros neskumtu par laukiem, nopirku šādu te lietiņu. Uzmanību neliela pašreklāma. Jūs mani pazīstiet kā blogeri cilvēks ar kameru, bet esmu arī licencēts nekustamā īpašuma aģents, tavs labākais aģents. Tāpēc, ja plāno pārdot īpašumu vai gluži pretēji to iegādāties, sazinies ar mani jans.abel@tribus.lv un tiekamies. Manuprāt, pašlaik ir labs brīdis, kad pirkt šādas te 4G novērošanas kameru. Kamera jau pat par sevi ir ļoti labi, bet viņa bez interneta nestrādā. Un LMT tagad piedāvā internetu kamerām par 3 eiro mēnesī. Un es domāju, tur ir 1 gigabaits tikai, bet priekš šīs kameras 1 gigabaits ir pilnīgi pietiekami. Izmēģināsim, uzstādīsim, starp citu, interesants fakts. 2020. vai 2021. gadā uz veselu gadu es biju vienīgais Arlo certificētais tehniķis Latvijā. Arlo arī ir tās kameras, kas piedāvā 4G tās novērošanas kameras, un es izgāju tehniķu kursus, un veselu gadu es biju tiesīgs sniegt servisa atzinumu patērētāju tiesību aizsardzības centram. Un ko es secināju, ka visbiežāk cilvēki paši savas nezināšanas dēļ tās kameras sabojā, jo viņas stāv ārā. Kad cilvēki ievietojas simkarti iekšā, šeit ir gumijas gredzens. Tas ir ne tikai Reolinkam, bet tas bija arī Arlo un visām tām kamerām. Kad cilvēki ieliek iekšā baterijas un liek atpakaļ korpusu, tad šeit paliek šķirba, viņa kārtīgi neaizgriež. Paliek šķirba un pa turienu nāk iekšā ūdens. Loģiski, ka kamera vairs nestrādā. Sākumā var strādāt mēnesi, 2, 3, pēc tam viss, ja. Un visbiežāk tas, bija tas, ko es secināju savā ekspertīzē. Tā, kas mums te ir komplektācijā, ja? Pati kamera ar bateriju, gumijas vāciņš, maciņš, ja? Ap koku aplikt, lai neurptu stumbrā skrūvis, vienkārši apliec apkārt. Jā, un šitas ir tur, kur tā kamera skrūvējās. Starp citu, viņam var piepirkt klāt arī saules paneli. Nevajadzēs nekad lādēt vairāk. Jo tad viņš ir pēc laika jālādē. Ieliku simkarti, bet, sapratu, ka mājās atstāju microSD karti. Būs labi. Pieslēdzu arī kameru. Pats galvenais pašā sākumā ir noņemiet simkartē pinkodu, jo kameru uzreiz bļaus. Noņemiet pinkodu. Tā kā to labāk ir noņemt. Un ko es vēl sapratu, vai atklāju, tas jau droši vien standarts ir tagad, ka viņam ir it kā cloud storage, ja? Tu vari glabāt tos video, viņš automātiski saglabā cloudā. Bet jaunai kamerai 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma laiks. Pēc tam ir jāabonē. Un vēl forši ir tas, ka tu vari uzlikt lādēties bateriju. Viņai ir pašai savs Type-C lādētājs. Un te rezumējot, šeit ir 4K 8 megapikseli kamera. Jā, un nakts redzamības diodas, ja, tās infrasarkanās līdz 10 metriem šauj. Tas arī viss, es nezinu, tās jau tādas parastas kameras tur, kur tur. Ir pagājušas 2 nedēļas, kopš es uzstādīju kameru. Es domāju, ir pienācis laiks paskatīties, kāda ir tad tā īstā video kvalitāte, jo tas, ko rāda aplikācijā, ir ļoti zemes kvalitātes video. Un, lai to varētu izdarīt, jānoņem kamera un jāpievieno datoram. Interesanti tas, ka iepriekš es jau gribēju tā kā paskatīties to video. Es biju paņēmis MacBook, bet MacBook neatpazīst kartes formātu. Līdz ar to tiem, kuriem ir MacBooks, ņemiet vērā, ka jūs nevarēsiet no atmiņas kartes nolasīt tos video. Tagad man ir Windows kompīts. Es ceru, ka ar to problēmu nebūs. To mēs tūlīt arī paskatīsimies, noņemšu kameru. Bet vēl kas interesanti, ir pagājušas tās 2,5 nedēļas, vairāk kā 2 nedēļas. Baterija ir nokritusies ap 70%, bet jāņem vērā arī tas, ka man nebija daudz tie paziņojumi par kustību. Paņēmu ārējo powerbanku, pieslēgšu pie kameras, lai viņi tur stāv un lai viņi arī palādējās. Bet jāņem vērā, ka ziemā, kad ir 0 grādi, tā kamera pārstāja lādēties, lai pasargātu bateriju. Jo, salā akumulators nevar lādēt, tāpēc ziemā vienalga būs jābrauc. Vai jāmaina tās baterijas, jānopērk kaut kādas rezervas, vai vienkārši nebūs video. Ja, un ziemā arī, protams, daudz ātrāk iztērēsies akumulators. Ko? Noņemam kameru un paskatāmies to kvalitāti. Noņemsim to gumijas apvalku. Īstenībā viņš ir foršs tādā ziņā, ka kamera nesasmērējās, nepaliek putekļaina un arī droši vien kaut kādā mērā pasargā no lietus. Un beidzot, es ceru, ka beidzot varēšu
redzēt to patieso 4K kvalitāti. Kā iepriekš minēju, kvalitāte ir ļoti atkarīga no tava datu patēriņa. Manā gadījumā ir 1 gigabaits mēnesī, šobrīd pēc 2,5 nedēļām ir iztērēta 200 megabaiti, kas ir baigi ok īstenībā. Bet, nu, tur ir jāupurē kvalitāti. Ja jūs gribat streamot 4K kvalitātē, tad es domāju, ka tur vajadzētu neierobežot to datu plānu, nu, tam mierīgi. Un, protams, tad arī mākonī var saglabāt, jo pašlaik vienīgā vieta, kur saglabājās video, ir šī atmiņas karte. Jo mākonis ir izslēgts. Ja mākonis būtu ieslēgts, nu, tad viņš automātiski katru klipu augšu pielādētu, kas arī patērētu datus. Tāpēc šis ir ļoti labs veids, kā taupīt datus. Izstāstīšu, kā tas izskatās aplikācijā. Aplikācijā tu vari atvērt tiešraidi, kurā paskatīties, kas notiek reāli laikā tavā teritorijā. Var izvēlēties arī streama kvalitāti, var izvēlēties augstu, vidēji, zemu. Visus iestatījumus tu vari arī mainīt, cik tur bitreits un kāda izšķirtspēja. Tu vari atvērt arī arhīvu. Arhīvs ir visi tie videoklipi, kas ir saglabāti tavā atmiņas kartē. Tad tu vai nu to atmiņas karti fiziski aizbrauc, izņem no kameras, ieliec datorā lejupielādē, vai arī šādi tu vari viņus vai nu paskatīties, vai arī lejupielādēt. Nu turam īkšķus ar šo disku ir problēma. Windows arī nevar atvērt to atmiņas karti. Es nezinu, kas notika, es lejupielādēju Reolink aplikāciju. Un man SD karte aizgāja. Bet vai tam ir kaut kāda saistība? Es nezinu, bet labā ziņa ir tāda, ka mēs tagad tiekam klāt video un beidzot, jā, es pārbaudītu ir 4K kvalitātē. Protams, tā 4K izšķirtspēja krietni atšķirās no tā, ko mēs redzam iPhone ar to, ko mēs redzam novērošanas kamerā. Tajā pašā laikā mēs redzam visu, kas notiek mūsu pagalmā. Mēs varam arī piezūmot mašīnas numurzīmi. Mēs dzirdam arī audio ceļā, kad ir no simkartes statiskais troksnis, ja, kad tiek pārādīti dati, tas tiek saglabāts arī audio ceļā, nu, kas varbūt kaut kur traucē kādā brīdī, ja mums baigi jāklausās, ko tur kāds saka. Ja mēs runājam par nakts režīmu, tad esmu patīkami pārsteigts. Viss pagalms ir izgaismots ar infrasarkanajām lampām, arī koki ir izgaismoti. Nu, nezinu, tur it kā bija rakstīts 10 metri, bet, nu, šeit pilnīgi viss labi ir redzams. Starp citu, es tagad sapratu, kas pa lietu. Ja man telefonā naktī ir uzlikts lidojuma režīms un viņš ir atslēgts no interneta, tad es nemaz nesaņemu paziņojumus par to, kas ir noticis. Nu, man telefons parasti ir izslēgts. Paskaties, cik te daudz tie nakts video ir, ja? Un es iepriekš minēju, ka es nesaņēmu ne stirnas, neko, bet izrādās, ka viņas te ir bijušas. Vienkārši tāpēc, ka man telefons ir bijis izslēgts. Viņš man ziņu ir nosūtījis, bet tā kā viņš ir izslēgts, aplikācija nav saņēmusi. Un viss, un tas ir izzudis. Nu, kāds rezumējums? Es domāju, ka ir ok, priekš savas cenas, priekš zemā data apjoma. Protams, ja tev ir bezlimita internets, tad tu vispār var dzīvot cepur kuldams un neuztraukties par tiem megabaitiem. Es domāju, ka šis risinājums ir ok, priekš tās funkcionalitātes, ko viņš piedāvā, ir ok. Protams, tur ir kompromisi. Protams, tu nesaņem visus paziņojumus, ja tev telefons ir izslēgts. Tu vari lejupielādēt, paskatīties, nu, tādā sliktā kvalitātē. Bet redz, cepuri nost Reolinkam, ka viņi ir padomājuši arī par tādiem kā es, kuri baigi nelieto tos datus. Un kamera vienalga ir funkcionāla. Nu, un, protams, video kvalitāte tur 4K, bet, nu, jāsaprot, ka tas datu apjoms, ja bitreits saucamais, nav tik liels, un tomēr, nu, varbūt arī tā izšķirtspēja ir milzīga, bet, nu, tas tev nav 4K, kas ir Sony kamerā vai kaut vai šim telefonu. Ja, tā ir pavisam cita sistēma, pavisam cita tehnoloģija, bet tajā pašā laikā tu vari iezūmot, tu vari redzēt auto numurzīmes. Starp citu, interesanti tas, ka viņam ir kaut kāds mākslīgais intelekts, viņš atpazīst cilvēkus, ja, ka tev ir kustība, ka tev cilvēks tur noiet garām, viņš uzreiz izmet paziņojumu, ka tev cilvēks nāk, vai ka tev mašīna nobrauc garām, viņš izmet paziņojumu, ka tev mašīna nobraukusi ir garām. Tā kā, jā, priekš tā, ko viņš piedāvā, tā cena ir adekvāta un nu jā, kāpēc gan ne? Nu, nezinu, pastāstiet, kādas kameras jums stāv. Varbūt es vēl kaut ko varētu notestēt, paskatīties kaut ko citu. Varbūt ir kaut kas labāks. Ok, paldies, ka skatījāties. Čau. Paldies, ka skaties šo video. Ja tev patīk, spied like, subscribe. Nu, ko saki, laba kvalitāte? Ir ok?